Čau visiem, te atkal Ilze. Šodien esmu nolēmusi izmēģināt mazliet ekstrēmākas izklaides, tāpēc atrodos pašlaik Siguldā, Tarzāna piedzīvojuma parkā, kur kopā ar dziedātāju Dženiju Meiju izmēģināsim dažādas atrakcijas ar mērķi noskaidrot, kura tad no mums abām ir izveicīgāka, veiklāka un, protams, arī aktīvi pavadīt laiku. Tā kā sveika, Maija! Čau! Varbūt sākumā var pastāstīt, kādas vispār tev ir attiecības ar aktīvu dzīvesveidu, ar dažādām ekstrēmām izklaidēm? Man liekas, tādas ekstrēmas lietas līdz šim neesmu darījusi. Man sports ļoti patīk, man patīk skriet, man patīk skrituļot. Viss tāds, kas ir easy, tā ļoti vienkārši izdarāms, ko jebkurš gandrīz māk. Bet kaut ko tādu, ko mēs šodien darīsim, es nekad neesmu darījusi. Tā, kad lai mums veicās. Tā kā atrakcijas vairāk pie zemes pievelk, nevis tā kā mēs esam sadomājuši. Ar gumiju nekad mūžā neesmu lēkus un cerams arī nelekšu. Jā. Man liekas, tāds ekstrēmākais tas man būs šodien. Lēnām posīsimies uz trases pusi. Un mūsu šīs dienas uzdevumā ir 3 lietiņas, kas mums ir jāpaveic. Pirmā tā tad ir zilā trase, ko mēs iziesim piedzīvojuma parkā Tarzāns. Otrs ir alpīnisma siena, kur jau diezgan uzskatām varēs redzēt, kura no mums tad ir fiksāka. Un trešais uzdevums būs rodeļu trase. Tā kā dosimies trasē un kā Maija teica, lai mums veicās. Ir labi! Īstenībā baigi forši ir, Es tā ceru pagaidām, ka tā arī būs. Oh my god! Wow! Man nav bail. Brauc, striķīs brauc, savādāks netiek uz priekšu. Šausmīgi! Tā varētu uzdziedāt kādu dziesmiņu. Zeme, ūdens, saule, vējš. Lietas manas bailes dzēš. Tāds kaut kā. Ko, Maija, esam abas veiksmīgi tikušas galā ar Tarzāna zilās trases uzdevumiem. Kādas tev ir sajūtas? Ļoti labas. Īstenībā es atbraucu, višķi miedziņš nāca, bet šitās trases tiešām var pamosties. Ja tāda problēma ir, ka miegs nāk kādā mirklī un te garām brauc, vajag atnākt trasu izmēģināt. Acis ātri būs vaļā. Skatīsies tur, kur vajag. Īstenībā ļoti patīkams sajūtas. Es gribētu vēlreiz iziet šo trasi, bet kaut ko ekstrēmāku laikam tomēr nē, jo ir man bail no augstuma un dažās vietās tomēr to augstumu tā ļoti juta. Jā. Un kā tev pašai? Man sajūtas tādas divējādas, jo man arī tā kā mazliet ir bail no augstuma. Tāpēc bija pāris vietas, kur likās, ka kājas tādas mīkstākas palikušas ir no bailēm, bet kopumā diezgan labi ekstrēmi izklaides. Ja neņem vērā to šķebinošo sajūtu šajā pakrūtē, tad viss bija baigi labi. Ok, ko tad dosimies uz nākamo uzdevumu un paskatīsimies, kā tad mēs sacentīsimies uz alpīnismu sienas.
Svēties! Nu un viss? Vienkārši laisties lejā? Tu man ķersi? Paka, es turos par virvi, ja? Jūs varētu uztaisīt atrakstīt, ka var pārkāpt viņam. Labs! Esam tikuši veiksmīgi galā arī ar otro šķērsli alpīnismu sienu. Kāda tev iespēja tad par alpīnismu? Nu, man īstenībā likās, ka būs bailīgāk nekā bija, jo tad mirklī koncentrējos vienkārši, kur kāja jāliek, kur roka jāliek, un diezgan veikli likās viss tas padarāms. Un vēl foršāk sajūta, ka atpakaļgaitā tu vari nokāpt lejā, ka tev tas džeks tur lejā tur. Jā, man patika. Patika arī, ka džeks tur jā. Skaidrs. Mums priekšā pēdējais uzdevums, tas ir rodeļu nobrauciens. Kādas tev attiecības rodeļiem? Kāda bijusi varbūt pieredze? Esmu vienreiz mūžā braukusi un nebija nemaz tik traki. Jā. Bija baigi patīkami. Vispār tā visu padarīšana diezgan romantiska, man liekas. Romantiska? Savā ziņā, jā. Skaidrs, labi, tu mums tagad būs vismaz ieteikt. Vārds sakot, ja pārīšiem nav kur doties, šeit droši var atnākt. Ir kopā ko izdzīvot, ir dažādi sajūtas un ir ar ko padalīties pēc tam, man liekas. Skaidrs, labi. Tad mēs zināsim aktīvi romantisku vietu, ko ieteikt pārīšiem. Gribam ātri braukt? Jā, tāds mums ir kā uzdevums arī ir. Tātad braucam, bremzējam. Jā. Un finišā obligāti nobremzējam. Labi. Ja? Jā. Ja liekas, ka pātri pabremzējam, bet šis līkums. Jā. Ja? Spiežam. Variem. Droši. Man ir bail! Esam veiksmīgi finišējuši savu piedzīvojumu parka Tarzāna uzdevumu trasīti. Izgājām 3 uzdevumus, tātad zilo trasi, klinša sienu un rodeļu trasi. Rezultāts ir 2-1 mājaslapā. Tā kā var tevi apsveikt ar titulu veiklākā, ātrākā un visādi citādi ziņā sportiskākā Latvijas dziedātāja. Kā tu jūties tagad? Es pat jūtos mazliet pārsteigta, ka man tā veicās 13. un piekdienā, bet laikam 13. un piekdiena ir tomēr man veiksmīga un labvēlīgi bijusi. Es esmu patīkami pārsteigta, jo man likās, ka viss ir krietni trakāk un neizdarāmāk, un ka es skatos kādreiz pa televizoru kaut kādas tādas ekstrēmās pārraides. Kā to vispār var izdarīt, bet tā, kad tu reāli pats pamēģini, nekas nav neiespējams. Pamēģiniet arī jūs. Kas ir varbūt tavs šīs dienas spilgtākais iespējas no visu tā, ko mēs piedzīvojam? Es laiku gaidīju tos rodeļus, jo man likās, tas būs tas vienkāršākais, tas būs tāds foršs, vienkārši nobraukt lejā, bet tas bija patiesībā visātrākais, matu vienkārši pa gaisu. Likās, no ātrāk nevar un vēl ātrāk un vēl ātrāk. Un man beigās, liekas, viss tāds iespējīgāks bija tieši tie rodeļi. Jā, nu skaidrs, labi. Liels tev paldies par kopā aktīvu pavadītu dienu. Latvijas vasara tikai ieskrienās, tā kā es domāju, ka arī visiem pārējiem ir lieliska iespēja atbraukt uz Tarzānu un izmēģināt arī uz savas ādas to, ko mēs šodien ar Maiju pamēģinājām.